Pienākusi tā diena, kādi ir atnākuši jauni suporti aizmugurē. Tā izpakosim. Palūdēsim, kas te ir. Ok, šādi te jauni svaigi, smuki. Primāri uzmatēs un tad jau krāsosim. Daudz vieglāk ar jauniem nekā ar veciem. Labi, sariktēsimies un turpinām un darām. Šāds bleķis ar dabūju. Jauns pirks, jo tie aizmugurē norūsējuši ir. Bet labi, ar tiem būs cits stāsts. Pēc tiem vēl jātiek. Labi, nāc pie secinājuma, kad šau te laikam vairs šo nevajadzēs uzmatēt, jo viņš jau ir diezgan matēts. Vienkārši šitās ten daļas uzmatējuši. Šis ten, lai krāsa labāk ķerās klāt. Bet šis jau ir pa lielam diezgan matēts. Pēc tam attaukoši viņu un liekas būs baigi labi. Noņēmām visu šos ten spīdīgos metāla gabals, kurus vajag uzmatēt. Jātauko un jāsāk krāsot. Un jācer, ka lietas nav. Aplīmēsim daļas. Ok, vēl bišķi aptīrīsim. Un tad jau uzpūtīsim kādu kārtu virsū. Sāksim kaut ko uzkrāsot. Krāsa būs bronzas, kaut karstumizturīgā. Nezinu, vai īsti vajadzīgs, jo redzēju, kad Aivis no Perfection 86, viņš vienkārši ir paņēma būvmateriālu veikalā krāsām nopūta, bet nu, es jau šo biju pirms tam nopirks un redzēs, kā būs. Pirmais pūtiens ar mazākām detaļām. Krāsa diezgan interesanti īstenībā. Tā skatās viņa tāda tā kā ar pigmentiem iekšā. Pirmajam pietiks. Ņemam otro bleķi. Un tagad vakar galvenie varoņi. Suport tiks krāsot. Ok, man patīk. Salīdzinājumam, kā viņi izskatās, kurš jums labāk patīk. Nu, es jau viennozīmīgi dodu uzvarētāju balvu šim ten supportam. Ļoti labi izstāsts, man patīk. Ok, pirmā kārta abiem diviem nokrāsot ir. Jāpagaida, lai bišķi nožūst, un tad jau jāmučī otrā kārta. Sāksim krāsot otru. Jā, stabili. Divas točas vajag. Nezinu, vai man pašam tas baigi vajadzīgs, bet tā jau redzēs. Sākot neesmu automehāniķis un nezinu, kā tu viss notiekās. Ar laiku iemācīsies. Galvenais jau kustība, mātiņa vajag, nē. Tas ir kaut kas jādara. Ok, darbiņš padarīts. Gaidām, kad apžūst un tad jau rītā gaņā nolakošu un parīt krāmē virsū. Jā. Īstenībā esmu apmierināts rezultātu. Krāsa izstāsta diezgan forši. Man patīk. Kad uzlakos gan jau viņa vēl smukāk spīdēs. Bet jā, esmu apmierināts. Viss super. Šis ir mans krāsošanas stends. Statīvs reāli tiek izmantots kā detaļu novietne. Un šādi izskatās viņi. Kamerā, man liekas, nevar to pateikt tik
izteikt, cik labi izstāst, bet šeit viņš man patīk, diezgan labi izstāst. Ok, super. Jā, pārbaudīju, kā izskatās supports un jā, pareizi jau sāku visu likt, tā kā viss ir ok. Turpinam tālāk. Šādi lūk izstāsta viens gatavs supports. Tā, supporti mums salikt ir. Jāiet patīrīt. Patīklis jāsasmērē, jāiztīra ritīgi, lai smukiņi strādātu. Tās man ir jaunas, tās jāuzliek virsū būs. Labi, pārvācamies uz aizmuguri un turpinām tālāk. Šeit jau esam nedaudz pastrādājuši. Esam samainījuši amortizatoru. Amortizatoru turētāju, glāzi vai kā viņi tur sauc. Skrūvus attīrījuši, viss te kārtībā ir. Nu, tagad jāķerās klāt ir šim te brīnumam. Šie tiks mainīti, viņi ir galīgi norūsējuši beigti. Siluši, var redzēt, kādi viņi ir nocepušies. Nodgluši arī jau diezgan labi ir. Nu, viss izties diezgan slikti viņiem. Jā, šie tiks mainīti. Šis supports arī tiks mainīts. Jānotīra mazliet šitas ten, lai te viss smuki sēdāt virsū. Nekrāsošu viņu, jo tas, lai paliek kā redzamā daļa, lai sataisīt viņu līdz galam. Gribu dabūt šis skrūvis vaļā, gribu samainīt šo ten, jo viņš ir tāds jau kraukšķīgs un viss beigts izstās. Šo dabūt vaļā skrūvis, visu notīrīt, varbūt nokrāsot. Tur redzēs pēc situācijas, kā būs. Bet jā, pagaidām vienkārši, lai skati tiktu, man ir jāstaisa bremzes aizmugurē. Un tā kā tā, jā, davai, darām. Pietiks muldēt, jāsāk kaut kas darīt. Jā, var redzēt, šis supports ir. Jā, viņiem labi parādīšu pēc tam vairāk, kad nodemontēšu viņu. Sariktēsimies un sāksim kaut ko darīt. Jā, vadīklis arī tiks mainīts. Ievērot to, ka viņam apakšā šeit ir caurumi gumijās. Un nav brīnums, ka viņi tāda bišķīt negribīgi kustās. Šī ir ok, bet šī ir tāda skumja. Nezinu, kāds caurums par apakšā tur var rasties. Labi, tas man baigi neinteresē. Es zinu, kā viņš radās. Pirms tam, ka es tīrīju ar fleksi. Tā viņš arī man izberzās. Labi, tāpatās iztīrīsim visus caurumus tur, lai jaunajām vadīklām būtu forša dzīve tur iekšā. Tā, labi, patīrīsim šos te visus rūtas gabalus nost. Gribu arī patīrīt šīs ten skrūvas nost, lai viņas varētu kārtīgāk sapūst un bišķi viņas būtu atkodušās. Jo, kad tikšu kaut kādā ērtākā vietā, kur viņu atskrūvēt vaļā, man būs daudz vieglāk, kad būs jau sasmērēts daudz maz, kad VD40 papūtīšu virsū, lai viņš tur bišķīt jau atkožās. Mēģināšu arī otrā pusē tik klāt šīm skrūvēm galus. Tur laikam vienkārši ar drāšu birsi būs jāpaņemās. Sorry, ka mana galva priekšā, bet vietas ir, cik viņas ir. Nezinu, kāpēc šities negribu nākt vaļā, jo skrūvis ir it kā diezgan smuki, ok, atnākuši vaļā. Nu, notīrīts tā, gribēju teikt.
Bet nu neko darīt. Patīk izaicinājumi. Un šis būs, man liekas, diezgan labs izaicinājums, viņas pēc tam attaisīt vaļā. Visam sapultīsim mazliet. Negribu to sētu baigi arī piegružot, tāpēc sapultīsim, lai viņas jau tur sāk jau lēni gari atkosties. Tā, labi, tas ir tik tālu plus mīnus. Jāņem vadīklis. Viss ir savs, izžūs laikam jau. Jā, slapišs nekas nav. Tā. Darām tā, kad mēs ieliksim laikam jaunās vadīklas. Ieķēru kaut kādu šādu pastu, teica, ka baigi labā esot. Special ceramic grease. Pasmērēsim bišķīt, lai tur vadīklām foršāk dzīvīt. Ja, vadīklis ir iekšā. Viss ir ļoti forši. Gumijas arī uzmaukts virsū ir. Tur viss ir čotka. Tā. Jāsāk likts virsū supports. Šim darbam man ir vajadzīga 13 muciņa. Tā, noliksim jau supportu blakus, lai izvairītos maksimāli mazliet eļļas noplūdēm. Fuck. Aizmirst izraut ārā. Cerēsim, ka viņš tur dzīvos ilgi un laimīgi. Tās ir tavas jaunās mājas. Tā jādara no bremžu kluči. Lieku Brembo diskus ar klučiem. Cenu starpībā viņi neko baigi neatšķirās. Uzpildīsim šo pašu smērīt skrūvēm virsū, lai viņas tur neieaug iekšā. Jau pierādījies ir tas, ka labāk vienmēr ir sasmērēt.
Šajā skrūvē mēs varam pamēģināt šo smēri. Tad redzēsim, kura beigās būs labāk. Abas divas viņas paredzētas karstai temperatūrai. Tur mums vajag 15 un 13 atslēgas. Lai pieturētu, šeit vajag 15 un šeit vajag 13. Paņemsim skaisti. Klučs ir vietā. Šeit arī viss izstās labi. Liekam rocenis. Tross iekšā. Jā, tur arī 13 atslēgu pievelkam. Un varam smuki ieāķēt iekšā. Nu, viss skaisti. Vēl tikai jāieliek ir šeit aizprosts. Lai nemūk ārā. Ļoti labi. Viss ir ļoti labi. Palielām šī puse tā kā ir daudz mums beigta. Ir sadarīts viss. Mazliet jātīra veļas. Parādīšu, kāds izskatās tūplānā. Jā, šeit ir viss samainīts. Vadīklis šeit 15 atslēdziņu vajag uzlikt, ka liek virsū šeit 13. Viņām vajadzētu viss smuki staigāt. Bremžu klučiem jābūt piespiestiem, tāpēc ir domāti tādi āķīši atsperīts, lai viņi spiestu klāt pie kluča. Jā, un tas ir tā kā viss. Tas ir ļoti labi. Pēc tam vēlāk atgaisosim. Ar šo skrūvu atgaiso. Tā ir 11 skrūve. Principā vajag bremzes tā kā sakačāt viņas. Jātur, kā atlaid vaļā šo ten skrūvi. Tā šeit pa šo galu šļācās ārā bremžu šķidrums. Un mēs gribam tikt no visiem gaisa burbuļiem vaļā. Jā, lūk, tā viņš šādi izskatās pagaidām. Tā arī mēs atstāsim. Skumja vēsts. Jā, mazliet skumja vēsts. Šis ten izdomāja pamest čatu. Mūsu sadarbību, kaut kas nogļukoja. Jāņem oriģinālais Audi Domkrats, kurš man ļoti nepatīk. Labi, tālāk citu variantu.
Šo pusi es parādīšu pātrinājumā, jo īpaši jēga nav rādīt, tur ir viss tieši tas pats, kas tajā pusē, kur nodemonstrēju. Ja jums patīk šāda veida saturs, lūdzu piesakojiet un spiediet like, lai tā ir kā papildus motivācija man darīt un turpināt šo visu rādīt jums. Uz tikšanos nākamajās sērijās. Viss salikts. Amortizatori jauni. Амортизация тоже менять? Да. Оно новое стоит. Да. Это все новый.